8. septembrī Daugavpils novadā noslēdzās Moldovas Republikas Jedenec rajona un pilsētas pašvaldību delegācijas 2 dienu vizīte. Vizītes laikā delegācijas pārstāvji apmeklēja vairākas novada zemnieku saimniecības, uzņēmumus, kā arī Sventes, Naujenes un Višķu pagastus. 2014. gada decembrī tika parakstīta vienošanās par Daugavpils novada pašvaldības sadarbību ar Moldovas Republikas Jedenec rajona padomi reģionālās attīstības jomā. Vienošanās paredz nostiprināt labas kaimiņu attiecības, radot nepieciešamos apstākļus tālākās tirsniecības un ekonomiskās, zinātniski tehniskās un kultūras sadarbības attīstībai. Vizītes mērķis ir veicināt abu valstu sadarbību, pārņemt pozitīvos piemērus un aizgūt inovatīvas idejas pašvaldību darbā. Būtiska ir arī Eiropas Savienības loma. Вы уже члены Евросоюза. Мы только на пути к тому, чтобы стать членом Евросоюза. Мы в прошлом году подписали... Jūs jau esat Eiropas Savienībā. Mēs vēl tikai speram pirmos soļus. Esam apstiprinājuši Eiropas Savienības asociācijas līgumu. Tagad ir jāsakārto arī vairāki nosacījumi likumdošanas jomā. Eiropa cenšas mūsu valstu starpā saskaņot sadarbības iespējas. Tieši tāpēc ne tikai mēs pašlaik atrodamies Latvijā, bet arī citas delegācijas no Moldovas. Vienošanās par sadarbību mums ir parakstīta arī ar Rēzeknes novadu, bet, kas attiecas tieši uz Daugavpils novadu, tad tā ir parakstīta vienošanās ar Jedeneces rajona pašvaldību. Mēs meklējam dažādus saskarsmes ceļus, tāpēc mūsu vidū ir 2 uzņēmēji un finanšu speciālists, lai vispusīgi izvērtētu jau ciešākas sadarbības jomas un iespējas. Savukārt es, kā pilsētas mērs, interesējos par visu kopumā. Mūsu nodoms ir iepazīt jūs, virzīt sevi tuvāk Eiropai un arī Eiropu tuvāk mums. Moldovā ir ļoti izteikta politiskā cīņa starp rietumiem un austrumiem. Vieni redz, ka laba ir Eiropa un slikta Krievija, citi atkal otrādi. Kaut kādā ziņā šīs partnerattiecības audzina arī mūs kā vadītājus. Delegācijas pārstāvi bija izvēlējušies apmeklēt arī vairākas novada katlu mājas, kā arī iestādes, tostarp skolas un Naujenes pirmskolas izglītības iestādi, uzņēmumus SIA Eka Paipalas un Naujenes pakalpojumu servis, biostaciju Skrudeliene, kā arī Špogju estrādi un stadionu. Для меня, как мэра, очень важно найти встречу с Es tiešām ar aizrautību sekoju līdzi visam. Ir ļoti svarīgi dibināt kontaktus ekonomikas jomā. Jedenecā pavisam nesen esam atklājuši industriālo parku, un tagad meklējam investorus no Latvijas lauksaimniecības produkcijas pārstrādē. Pie mums atklāts arī liels ābolu pārstrādes uzņēmums. Jedenec pilsētas mērs blakus jau esošajām sadarbības jomām neizslēdz arī turpmāku sadarbību kultūras, izglītības, veselības, fiziskās audzināšanas un sporta jomā, kā arī nacionālo biedrību miedarbību. Kultūras jomā vienošanās ietvaros paredzēta savstarpēja dalība festivālos, izstādēs un gada tirgos. Parakstītā vienošanās un arī vizīte ir lieliska iespēja izzināšana appusējas izdevības nolūkos, kopēju uzņēmumu, filiāļu un pārstāvniecību izveidošanai. Kopumā Latvijā sadarbības veicināšanas nolūkos vairākās pilsētās viesojas ap 30 Moldovas delegāciju pārstāvji. Pēc viesošanās Daugavpils novadā dotās delegācijas pārstāvji ar oficiālo vizīti apmeklē Rēzeknes novadu.